Pūkstens 2:04. Cik mums vēl uzgulēt 7 stundas. 2 naktī ir vislabākais laiks, lai parunātu par nākotni, mācīšanos un lielo iespēju zemēm. Arī no mums visiem, ko es esmu dzirdējis, piemēram, lielākai daļai ir tāda, cik no lielākai daļai, bet ir čist plāns pēc šova vai kam vēl skolu braukt uz ārzemēm mācīties. Jā. Saipo, man, Evija. Braukt uz ārzemēm? Jā, man es janvārī beidzu skolu, un viss es braucu mācīties tikai tīru mūziku uz ārzemēm. Tā būs vai nu Kanāda, Krievija vai Londona. Jā, Londona, mēs satasēsim Londonu. Loģiski, ne Londons arī. Ja kruči, tu brauc Londonu, Londonā man ir, kur jau dzīvot, ir jau kontakti. O, krūti. Un Kanādā arī būtu. Un Kanāda jau vispār tur vispār tāda iespēja pasauli, ka es nezinu, ej un tik izvēlas. Tur patās jau ir Hollywood. Tikai viens no viņiem, šova uzvarētājs, dosies uz apmaksātu vokālās meistarības kursu Londonā, bet arī pārējiem nav liekts pasapņot. Daudziem jau ir tādi plāni, jau tika tādi saistīti. Un tas arī, manuprāt, bija daudziem tāds dzinols, kāpēc viņi pieteicās uz Okarts akadēmiju. Jo daudziem ir plāni pēc šova. Kāda diena tur ir, ja? Kur? Tajā skolā? Jā, mūzika. Uz vietas jādzīvo visi, ja? Tur jā, vecīgi, tur ir katru svētdienu ir konči. Tur pat ir tā? Tur ir konkrēti. Apmēram tā kā šeit tikai nenormāls. Tikai tu visu laiku moči, nevis tusē. Ko es darīšu pēc šova? Es noteikti ar šīm visām jauniem iegūtajām iedvesmām būšu gudra, būšu daudz ko iemācījusies un turpināšu dziedāt. Tā kā nekur es nepazudīšu. Tepat vien būšu starp jums.